Ideāli ātri gan. Varētu iešējiem visu. Izņemot vannas. Vannas nē, bet tur jāpačakarējas, tāpēc, ka tur jau pilns visa kā tā, divatā neko māri varam. Vēl vien liks? Nē, neliks. Tāpat man rītā būs daudz ko darīt, kamēr vēl tur viss lielais dvišs notiksies. Te jau pēc tam atradīs jau sasprūst. Tas jau cik tad ir tās sekundes, vai ne? Mums jau galvenais. Milimetri. Bet visvairāk būs vannā, tur jau būs čakars. Būs, jā. Paskaties, tur kamēr apies. Labi, atbrauks Oļegs ar Igoru, gan jau sasprojas profils palīdzēs, tas jau būs ātrāk. Es jau te neesmu vienīgais, mēs te visi pieduramies, te nu palīdz cilvēki, un tad notiekās. Viens es te pakārtos. Nu, visu maksam, tu dodies, jā? Jā, šodien ir bišķi, cik mums ir bijis. 23. 23, Jā, tas ir labi. Mājās jau būs pusviena. Tālu jābrauc? Nu, ropaži. Oi. 70 kilometri. Cik tu varbūt mazāk? Bet kaut kādā naktī 55 minūtes pa dienu, stunda 15 līdz tevi. Tad tāpēc saku straujupītē, lai ir abonaments, lai gāze veda straujupīt. Slēgs palicis pēdējais objektā. Jā, bet es jau arī. Arī laižaties, jā? Jā, piekārsosim un braucam. Arī cikos smauks? 10 būsim te. Ideāli, rītdien būs arī jautra diena, daudzis kaut kas būs. Man jau visās istabās vēl jāiet pāri visam. Visi leņķīši un mēbeles būs pilna diena rīt arī. Kā jūties? Labi? Gulēt negribēs? Nē. Tā, mums taimerī palikuši 2 dienas un 54 minūtes. Paspēsim? Es domāju, ka jā. Dienu ātrāk? Visu vai uz sevīm? Visa. Es domāju, ka paspēsim. Dienu ātrāk nē, bet paspēsim. Labrīt, Reini. Kā noskaņojums? Ļoti labi. Un tev? Jā, labi ļoti. Mēs pirmie. Jau jūt finišu? Nē. Nē? Man tad gribās, lai ilgāk ir viss. Man īstenībā arī. Jā? Es šodien no rīta piecēlos, es domāju, bļāviens, kaut kā garlaicīgi sāk palikt. Zini kā, tāpēc, ka viss ir tik reāli. Jā. Ka varbūt šodien pat pabeigsim. Jā. Vēl šis taimers nav ieslēgts. Kaut kas ir izslēdzis Celtics, laikam, cik mums te ir taimeri rāda. 1 diena un 15 stundas. Jā. Un 1 dienu nost. Gribās stresiņu atpakaļ. Kaut kādu. Visu, nedomājies, es stāvot no rīta ar dāmu, zinu, tā klusumā. Jā, meistars, vēl vien jau ir čau sākās viss. Tik tak māja sāk pildīties. Nu, kā tev iet? Labi. Gatavs maukt? Gatavs, jā. Man Oļegs teica, ka tev ir jautājumi ar tādām gaismām. Jautājumi, bet mums Ideāli. spogulis ar ledu apkārt, kas būtu nepieciešams ieejot mājā, lai tas spogulis iedegās. Vai arī pienākot te, lai tas spogulis iedegās drīzāk. Bet, lai tas spogulis nesāk strādāt, ja staigā pa istabu. Ja staigā, pieņemsim, ieiet skapī iekšā, un tad garderobē. Mana ideja ir uzlikt šeit tajā šī stūrīša sensoru. Nu, tā tas varētu būt klātbūtnes sensors, tas varētu būt drīzāk klātbūtnes nekā kustības, ja ne? Klātbūtnes sensors ir ļoti jūtīgs kustības sensors. Klātbūtnes sensors. Tas ir tas kustības sensors, tikai ļoti jūtīgs, jā. Un tad, kad ienāk par pārdurvim iekšā, lai uzreiz ieslēdzās tās lietas, kas ir jāieslēdzās šajā zonā. Te vajag saprast, no kuras vietas viņam jāiedarbojas, jo sensoram no šīs vietas. bet no tās vietas. Jā, mēs, piemēram, nākam. Vai pa nakti mēs... Nē, pa nakti tieši nevajadzētu droši vien, lai slēdzās iekšā. Bet kā tad, ja mēs esam mājās, kā mēs citādi, tikai pienākot šeit, varēsim ieslēgt to gaismu. Te ir jāpadomā, jā. Nevar izdomāt. Jo, piemēram, arī, no šejienes tu ņem ārā kaut ko jau arī būtu forši, ka viņš ir. Ja mēs viņu liekam zem skapja. Bet viņš ķers uz tu... Nē, cik viņš ķer? Te jāpadomā vienkārši vieta, kur mēs viņu uzliksim uz griestiem, un tad viņam varēs, atdalīt to zonu, jā. To zonu var atdalīt, to atstāt. Bet mēs viņu zem auduma, jā, liksim? Zem auduma, viņš caur audumam ies? Nē, neies. Viņam vajadzēs būt ārējām. Vai, lielais. Man pat paģīti mazāks. Labi, ir arī formas ziņā citas alternatīvas. Lieluma ziņā, respektīvi, domāju, formas. Viņš baigi milzīgais, nav liekas? Tāpēc viņš ir milzīgs, tāpēc, ka viņam ir kustību sensori. Un tā mēs viņus varam atdalīt. Jā, sapratu, kurš sensors strādā, respektīvi, jā? Puse vai tikai viens? Vai ir iespēja šādu pašu funkciju nodrošināt, bet ieliekot rozetē tas, ko mēs runājam ar to līniju? Jautājums ir tikai, vai viņš tajā brīdī ķer arī duša zonu, ja viņš atrodas šeit. Diez vai, ka viņš noķers, jā. Drīzāk Man labāk, tiešām viņš būtu jāpaskatās, vai šitais detektors var būt mikroviļņu. Un otrs, viņš nebūs tāds pats, kā visi slēdži, un tas būs pavisam cita forma, jā. Jā, es sapratu tev, jā. Tur noteikti nevarēs viņu ielikt kopā ar rozetēm. Pie griestiem, pieņemsim, kā tu domā, labi, ja mēs liekam viņu pie griestiem.
Nu, droši vien kaut kur nos no lampas, ja, jo mums nepieciešams, lai... Un vajadzēs palīdzēt. Izkrāmēsim garderobā, ieliksim jau veļas mašīnas, izkrāmēsim busu un lampas arī, tur saliksim, jo garderoba tagad mums ir iestiepta, mēs varam kā nolikaviņu maziņu uztaisīt. Un tad skrien pēc materiāliem, kas mums šodien iztrūkst, lai visi varam maukt priekš. Davai. Klau, Mari, vienīgais jautājums šeit ir par šo te... sensors palika. Es domāju, ka sensori ir, kā tu domā, sensori liekam šajā te stūrītī pašā, lai viņš ir maksimāli neredzamāks. Jā, bet lai viņš arī noķer uzreiz, zin kā, lai nav man jāuztaisa solis. Tā kā viņš ir 360, tad principā līdz ko tu aizies šajā te zonā, kur viņš te ķertu, tā šajā te zonā viņš to strādāt. Ja tu gribi, lai atverot durvis jau ieslēdzās, es sapratu, lai atverot durvis ieslēdzās būtu ideāli. Tad tam būtu jābūt kaut kur te pa vidu. Jā, bet jāsaprot, kāds tas sensors ir. Jo es mājās... Tas ir tas, ko rādīja. Jā, bet es mājās, man zin kā, es arī saliku kustības sensoru. Ilgāk vannā tur pasēdi, un tad jāvicinās ar rokām. Es domāju, šis sensors, cik saprotu, ir programmējams, līdz ar to tūlīt noskaidrosim, jā. Jau pa vienam animatoram. Pa vienam lasās, pa vienam. Griezti viesistabā šodienas uzdevums. Pārējās telpās izņemot vannas istabas vakar savilkām. Izskās ļoti labi. Šodien turpināsim ar viesistabu un vannas istabā. Zonas virtuves. Esi gatavs maukt? Protams, jāiet finišu. Būs vien finišu. Vajadzētu būt. Visu, ko varam izdarīt, šodien izdarīsim. Bet īstenībā baigi ilgais process, liekas, kas tur jau viss saskrūvēts, atved un noliec. Daudz cilvēku apkārt. Vienkārši, kamēr bakstās, spaidās, ir kā ir. Tur rupties speciālo līmi, betonu un stāvēs. Es to pilnībā piekrītu. Turpat var uzlikt to plāksni virsū, lai viņa stāv, un pēc tam mēs uztaisīsim vienādu distanci. Tur ir tā, ka tā plāksne, mums ir tik ļoti maz vietas, mēs roku nevarēsim ielikt pēc tam. Tur 25 centimetri viņu pārkrīt ir pāri. Tur tātad 25 centimetri mums ir, tad 20, mēs nevarēsim pastrādāt. Tā aiziet, kā jau burtā, uz leju? Jā, un zem viņas tā... Viņš ir levitējošais. Jā, tas betona plāksnājums, kas būs 25 centimetri dziļumā zem plāksnes. Mums ir tikai 4 centimetri sprauga, jā. Nu, skaidrs, tagad ir jāliek. Viņa ir jāliek pirms plāksnes. Jā. Bet, var līmēt. Es domāju arī, tūlīt to līmu sagādāsim, sapratīsim, kur mums ir atnākuši ar kurjeru profili. Atradīsim profilus. Jā, jau profili īstenībā ļoti daudz atnākuši, daudz dažādiem pielietojumiem, sapratīsim, kur ir īsti profili atnākuši. Viss arī sākās pirmās problēmiņas risināšana, jā? Jā. Kaifā, jā. Elteks, pirmā intervija. Nāc. Ko tu tik vēlas šodien? Redz kā. Kamēr izbraukāju uz māju. Aleksandra Rekur Elteks. Čau. Tas muškulēts? Ceram uz labāko. Šodien būs pēc kaut kādas pusstundas tas pats no Hāgera Džeks. Marijas, kas vakar sāk, viņš šodien paturpinās. Kas te paliek, kas nepaliek? Viņš šodien brauc vēl ar gadžetiem. Viņš liks vēl iekšā. Ko vajag? Viņš mainīs 16 pret 10. Tur arī būs vēl vajadzīgi apgaismēm vairāk vajadzīgi priekš tā relai bloka. Šitas noteikti nebūs vēlāk. Tas tagad pagaidu variantu uzlikām. Jā, tas ir pagaidām vienkārši uzlikām. Viņš to uzrakstu baro pie sētas. Pagad, zini kā, šitas te nebūs. Tas te vienkārši uzliks. Mēs te paredzējām šito rindu un šito divas apakšējās. Te būs saules paneļi. Cik te vadi, ka es viņus uz turieni palaidīšu? Nu, tad varbūt mēs mēģinām šito līniju pārkrāmēt te, un tad tev būs 3, un tad šito arī uzlikt varbūt te, bet tad kā mums ir... Nē, šitais, lai paliek šeit, tas ir apgaismojumam un... Cik tev pēc tam vadies uz to... Uz viņu? Jā. Divas dzīskas. Ok. Tā es izvilkšu jebkurā gadījumā, rekurte, plus mīnus vajadzēs pieslēgt. Jo mums jāparāda šitam viena rinda noteikti saules paneļiem, vai tad saules paneļi varbūt drīzāk šeit pateikšanās vāžās. Un tismā jā, jo reskuņam arī ir, viņam pienāk reskuņam no inventāra. Jā, tas ir no lādēšanas auto uzlāde, bet to mēs varēsim aizvilkt paizim pirms šajieni. Lēram tā, lai saules paneļiem ir šitā puse. Es to auto uzlādes stacija izvilkt augšā uz... pirti izvilkt augšā, jo tam mums būs grūti izlocīt sešnieku uz augšu. Jo tagad gribēju, vai tu vari vēl bišķi pagaidīt, mums būs tas Hāger no Hāgera. Nē, nu pagaidīšu. Jā, tad viņš paturpinās, jo tad mēs varam darīt citas lietas. Auto uzlādes? Jā, viņi lai... Auto uzlāde viņš nāk. Šeit kaut kur. Un pirti. Nu, principā viņam jau reskat bija paredzēts 20, laikam, jā. Jā, auto uzlādē 3 fāzes vajadzīgas. Jā, reskat 3 fāznieki šitā rinda. Bija viens pirtī, viens auto uzlādēja un viens ir aiziet vēl stena. Kāpēc papildus tā vajag? Spogulim. Vai nav slēgums? Es biju domājis tāpēc, lai tādu, kad vienkārši viņam bija ideja to, ka lai ir sensors, lai tas spogulis ar sensors strādā, lai jā, bet viņam vajag vēl kaut kā atsevišķi mēģināt slēgt iekšā. Nē, davai pamēģināsim. Tagad es saku, varu atnest buksīru, pamēģināsim izvilkt. Kāpēc nē?
Tas ir visvienkāršākais variants un drošākais būs. Wi-Fi mēs pieturēsim līdz tam brīdim, kad mums vispār nebūs nekāda iespēja. Labi, bet tas sensors, kā ar sensoru? Edgars grib sensoru, mēs jau visu izrunājam. Sensoru uzlicam, pēc tam... Viņš pieprogrammēs. Jā, pēc tam to programmēt var kā gribi. Tur no šitā sensora var slēgt šeit gaismu, tur blakus vannas istabā, guļam istabā, jā. Nu, tas jau ir programmā. Jā, mums šās rozetes, mums viņām priekšā būs spogulis, mēs viņas neizmantosim. Forši. Reāli, sienu, ko griezt. Jāizvāc ārā, visu, ko var izvākt. Paņems pretī. Jūs tagad būsiet tur kādi 5-6 cilvēki. Mēs pirmie, neko nezinām. Neko video ierakstīt. Kas jums te jāizdara? Mums ir jānoslīpē uves, jāaplīmē visas iekārtas, jānogruntē un jānokrāso. Jā, ideāli. Un griezti jāuztaisa. Jā, bet viņiem saules baterijas te ieliek iekšā, Joko jāpieslēdz, un Hāgerim vēl te jāpieslēdz, un Eltiksam vēl te jābūt. Ok. RR santehnika? Es nezinu. Viņi jau tur stūrītīs, laik sēž. Tev vajadzēja kaut kādu grafiku sastādīt, kas iedas pielicis, kurš var iet iekšā, kurš ne. No šajās te. Viņas jāskrūvēt vaļā ir. Korpus viņš izlēkās vaļā, jāpieliek, metrs līdz augstums, pīdēs augstums apakšā. Tad ir izvilkt, skrūvas sameklēšu, ievadīsim Mēs čigries? Nē. Vai tu par fasādi jautā? Vai par fasādi? Minūte 20 varbūt mēs jums nogruntējam šito vietu, baltu vismaz apakšā uztaisim, lai mums nav jāaplīmē. Te ir induši to telpu tagad. 15 minūtes. Pačilova izdara kafiju. Jā, tūlīt kebab faktorija. Jā, jau viss jau čurkstinās. Kā uz sadalīja flamasters? Cik mēs tagad esam 10 pirms ziemē, jā? Telpiņa. Ventiši mums, ne? Ventiši, jā. Gaidi, jā? Nē, tāpēc, ka es aizdomājos, grīda nav nolīmēta, mēs tagad te sasteigāsim, samēsim. Labi, gan jau viņš piedos. Tev ir saraksts, kur kādā krāsā iet pogas? Cik es saprotu, viesas, tad ir melnas, es pārējais vēl. Aha, ārpusē arī. Jā, ārpusē arī melnas. Dusmīgais. Kā noskaņojums? Normāls. Šodien pabeigsis? Domāju, ka noteikti. Tā nekas nav palicis. Ir podu pielikt, dvieļu žāvētāji un... Ko nozīmē pielikt podu? Kā pie skrūvēm pielikt. Ok. Es sapratu. To tu pats varēsi darīt. Ok. Bet Rihards grib, viņš grib pielikt. Grib pielikt, nu, to jūs ar Rihardu. Es negribu, lai Pirmais pielikt. Elteks Alēna intervija. Jau bijuši Tur kabelē. Tūlīt pēc stundas laikā. Šito mēs uztaisījām, tad ir pielikām, kā runājam, un tev, ka šis savienošana būs pēc tam. Tad viss, tad vairāk neko nevajag. Pareiz uz piemetām un tad tikai tu uz to pusi. Tas sanāk vēl Joko teica, ka tev tur kaut kāds jāvalk. Šeit, ka viņam jāvalk. Tā, tu arī šeit. Jā, protams. Te vēl pirms pusstundas gandrīz neviena nebija. Jā. Tumš, sestdiena. Jā. Bet tagad jau sabraukuši. Joko, kāds tu jūties? Labi. Domāju, ko padarīt. Pats ar kafiju? Ventišs, tu esi atgriezies. Čau. Čau. Nu, ko gaidīji? Jā, protams, kā vienmēr. Mēs sailkojamies pēc tevis. Skatītāji arī. I'm back. Ko darīsi šodien? Pēdējais silikonu un epoksīdu darbu. Jā, es nezinu, kurā brīdī tu to varēsi darīt. Jāķer brīdis. Jā, jāķer brīdis būs. Ja nē, tad pagaidām rītdien, kā rītdien. Jā, es nezinu, var rītdien. Nu, bet tu šodien paēdi kebabu. Kebabi jau gatavi. Tu kaut kur skrien? Nu, man ir vēl viens projektiņš. Ja šeit nevarēšu, tad aizbraukšu uz turienu un tad rīt atgriezīšu. Man ir daudz darbs tagad. Tāpēc pa palīgi varēs atļauties to palīgi, kur teici pa 4,5 tūkstoši. Jā. Nu es varu arī maksāt 5, varbūt tu gribi. Jā, tīrējā. Neto. Nē, nodokļi tad būtu kaut kā 900-700, man liekas. Nu, es to piliktu, lai būtu apaļš 10, jā. Apmaksāt transporta? Jā, es tev transportu atmaksāšu, pusdienas būs atmaksāts instrumenti, dzīvošana, elektrības rēķins, es tev vēl atmaksāšu. Man un vēl tas kā viņi 4 maksā pa 5 dienām, bet strādā 4. Tā vai darīsim tā, strādā 3 dienas, maksās pa 5. Tad jau apsteigsamās to, Tu piekritīs, jā? Jā, apsver, jā. Tas, ko nedalīt, ne? Zalīvi? Rītīgi. Es pirmo reizi redzu kaut ko. Darbu tev atņēma, tas laiks. Bet ļoti labi. Paskaties, vēl arī šitā. Čotka un vēl pabīdams un ideāli. Perfekt. Man liekas, ai, tad arī sesik. Jā. Bet
Tev jau pietiekami vietas arī būs un tiks iekšā dušā izcili. Es gandarīts ar rezultātu. Nē, man tāpēc atceries vienu no video, es teicu, ka man patīk tas rezultāts. Tad ir vēl arī santehniķi uzmontējuši virsū un galvenieks vēl izdarījis šāds skaists apdari. Un tas viss, kad ir pabeigts, vienkārši skaists. Spoguls arī līdz griestiem. Tur ir arī lampa būs iekšā. Jā. Jēs. Tintī, es apskatījos vansistabas to dizainu, Sintī to cepums. Čot, smuku, tiešām ļoti skaisti. Viss tas kopā, kā izskatās, un tas krāsas un plīs un Sintī. Ventiša apstiprina, jā? Nē, ir tiešām ļoti man patīk, vispār kā izdomāts. Un arī tas durtiņas, kad ir slide doors, ļoti labi. Jā? Labi, labais darbs, super. Jā? Nē, man vispār patīk tas dizains, viss tā kopā, viss tas durtiņas uz tiem, vēl tā tolas kāds līdz pašai augšā uz Forši. Es sabildēšu, tad arī saviem klientiem var kādam ieteikt. Droši. Nē, tiešām, es pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Pārsvarā zikai ir plīzīts. Tur arī, piemēram, ja tā izbīdamā kaste ir, tad ir kaut kāds plauktiņš, ja, kur tur var salikt tiešā tevi pilnībā viss jau, vai smuka. Tā kā jā, lai arī cik mēs būtu noslogot, mums vienmēr jāsmaida. Vienmēr jābūt smaidam sejā. Lai arī mēs degt ārā visi, ja. Jāsmaida, dzīvi skaisti vienkārši, burvīgi. Tā vēl viens. Čau. Maks, kā tev? Jāstrādā. Viegli nebija arī celties. Izgulējies? Negribēju. Negribējās, jā? Celties negribējās taču. Un es bija jāceļas. Uz manis man nekādīgi. Oh, yeah! Ir. Par to kabeli, šitam te, par to devēju kustības sensoru vai kas. Viņš būs fiziski kabelis vai nebūs kabelis, no manis kaut ko vajag. Viņš grieztais. Jā, vajag saprast, kur mēs tad viņu liksim, jā. Viņš stiprināsies pie griestiem, ne? Un kabelis ar pie viņa nāks. Jā. Skaidrs. Tad kaut kur, jums jāizspriež, kur es uzreiz tur zakladno ielieku kaut ko, zem tā daļķika, cik viņš tur vēl spogulis. Te jau ieiet nevarēja tajās vannas istabās. Man liekas, ka šodien jau vēl pagaidām var ieiet, ne? Jā, tu līdz spodliks klāt, jā. Man galvenais ir tur saprast, kur tas kabelis iet, lai mēs aizvilksim tos koridorus ātrāk nekā šitās vannas istabas. Vannas istabas beigās būs. Jā, šitā ir baterija, ja? Akumulātors un vadības moduls, 2 daļas. Un tu viņu tagad šeit gribi ārā saskrūvēt? Jā, viņš ir viss saliekams un tad ienestīs iekšā. Un tur iekšā ātri? Nu, iekšā būs ilgāk. Šis ir bišķi ātrāk. Kas tur iekšā tāds? Invertors vēl pats pie sienas, un tad tie vadi jāizvelk aiz sienas sadalē un no baterijas uz invertoru, no invertoru uz sadali visām pusēm. Aleksandr, es pozitīvs. Mēs visi te degam ārā. Galvenais mājas sejā, dzīve ir skaista. Es arī gaidu. Mēs visi pagaidām. Kurš rindā? Es gaidu, es nezinu, man liekas, es esmu 15. rindā. Man numuriņš es jau izņēmu. Es būšu aiz tevi. Jā, tu esi 16. labi, domāju. Paņemšu kafiju pagaidām. Kebabs būs pēc 25 minūtēm. Man liekas, pēc 10. Tas 10. jā. Viņš bija pirmais, bet izstūma. Tev izstūma ārā? Jā. Jēzu. Jāraksta sūdzība, ne? Sadalina, jā. Šitie ir kas? Ir slēdži. Programmējumi? Nē, viņi ir parastie. Parasto vadu viņi pie viņa slēdzam un pēc tam viņu var programmēt. Visu, ko varēs ieslēgt. Vārtus varēs atvērt no slēdža. Ideāli. Pēc tam saprogrammē un, jebkuru slēdzi var pārprogrammēt, uztaisīt kaut vai vanstabu ieslēgt no guļamistabas, jā? Jā. Krūta. Nu jā, vārtus var atvērt, jebko, ko mēs tur saprogrammēsim. Cik ilgu laiku šodien izdomāja veltīšu līdz 3:30? Laiks iet. Jā. Es jau biju te no 8. Jā. Drusciņ pagaidīju. Nu labi, nedusmojies. Ģirtiņ. Čau! Nu čau. Man ir deja vu. Man liekas, mums vienīgs tāds moments šeit ir bijis. Kur ir ērūps krūvēs? Tas ir viens arī. Oskars teica nolikt uz jaunā galda garāžā tajā telpā aizmugurē kaut kur tur. Jo, Heidi, kur tas ir? Nezinu. Iesim meklēsim. Galvenais, lai piefiksētu, zin kā, kur noliek, lai atkal neaizies kaut kur. Tā kā aizmugurē. Es nolikšu viņu šeit, gan jau Oskars. Nu kā izstās? Neko forši, beigas smuki, beigas skaisti. Ja cilvēki grib iegādāties tādu pašu jumtu kā tev, tad eiro.lv un jebkurā pasaules krāsā sagādās. No kotiņiem. Tev jau, reku tur. Paldies liels. Sveiciens kotiņiem. Eiro. Jā, baigi forši. Paldies. Prieks saņemt jau dāvanas pirms svētkiem. Ļoti daudz cilvēku. Ļoti daudz. Vēl vairāk? Tā izskatās. Es negaidīju, ka jūs vēl būsiet. Zem viss ārā. Ko jums vēl? Tad nekā nav. Dusmīgais teica, ka jums tur nekā nav. Nav, jā, bet mēs jau vakardien viežāvētā nedabījām pielikt. Visu laiku mainās. Te ir vēl. Izstāst, ka šo vispār te netiksim.
Šitais ir no 12 uz 220? 4,220, jā, pareizi. Bļam, vajag mājās. Mēs 12 neizmantojam, tāpēc viņam beig jauda zūd. Jūs varat šito pateikt, ka viņš nebija? Kas ir? Varat pateikt, ka šitais nebija? Man tieši vakar viņš šito vajadzēs, tagad brauc veikal pirkt. Redzi, viņi mirgo, viņš ir mazais, viņš ir 60-nieks, bet vismaz mēs zinām, ka viss strādā. Priekšā lodētājs super visu izdarīja. Viņam mazgājoties vakarā būs disko. Oļeg, tu tādās apstākļos esi strādājis? Pat tādos ne. Jā, bet vēl visi nav atbraukuši, tā kā viss normāli, vēl būs jau. Kārtībā, jā. Šo jau šeit nav jēgas pa dienu. Mēs vakariem sākām strādāt pa lielām 5. Jā. Viņa vakardien man, Osiks man 5 zvanīja, viņš saka, ka mēs pa visu dienu vairs. Edgar, tev vajag, lai visi pārējie strādā naktsmēņos, un mēs ar Flomasteri varam strādāt pa dienu. Labrīt, Oskar, viņa tuko šeit. Ko es atbraucu nokontrolēt savu būdu? Jā, bet Alfa Innoteks visu pabeidza vakar. Viņš atbrauca aiztaisīt ciet. Kapu? To kastīti, jā. Tā, kas ir augšā, rekuperācija. Jā, lieliski, jā. Katrs pienāk klāt pie tās kastes, paskatās. No, gatavs? Jā. Mums paliks? Jā. Tas, jā. Kā maks termiņus pieš? Protams, jāgaida jau daudz darbiem, citiem nevar jau ievilkt. Ko tu gaidi tagad? Man tur kabeli vajag, lai ievelk elektrības vienu, tad bišķi atbrīvot ar to vietu, kur vienmēr aizņem kāds. Jā. Mums ir lampa jāsaliek, tad atbrauks Ligors ar Oļegu skrūvēs te perimetrus, kur te atkal viss izmainījās. Profilis tur vēl jādaskrūvē, pie skapja vēl jādaskrūvē un jāvelk iekšā. Ilgiem augstēšana? Jā, tāpat jau kā vakar, gan jau varbūt vēl ilgāk. Līdz cikiem vakar bija? Pēc 11. izgājām ārā. Sagaidīs jau, kad pabeigs, jo tur paskaties, cik cilvēku mēs jau arī montēt nevaram. Mums jau vajag brīvu kaut kādu platību, ne kārtību, vai primitīvs materiāls, kā pieskarsies, pēc tam dabūs pusnakti tīrību. Zvondas virtuves, tu ieradies? Jā, mēs atvedām filtrus līdzsvirsmai. Jā. Atvedām izlietnē, maisītāju, sifonus, tur to organizatoru visu. Skaisti izstāst šīs tehnikas pie ozolkoku tekstūras. Zundas virtuves. No Zundas virtuves ar nēv tehniku un interjeru salons Elegant Hass. Elegant Hass, no turienes ir asars. Elegant Hass no turienes ir asars. Tas ir Sky and More tas ir, jā. Jā, Dundas ielā. Vakar ieraudzītos lediņus visur, kurus tas ir saspauduši. Ļoti skaisti spīd virtuvīte. Elteks nav vēl laikam līdz galam. Jā. Viņam ļoti daudz darba. Reko arī žalūzijas ir. Jā, Bill Deko. Viņas starp citu, kāpēc? Galvas Oskars, tur viss silikonis. Bet viņas starp citu ir līdzīgā krāsā kā šīs pasākums. Flomastri tagad visērtāk strādāt, ne? Jā, vakar principā 5 vakarā tikai sākām strādāt. Tieši lielā telpa bija jākrāso. Uzspējām visu varā līdz 9, man tā liekas. Tu tad nebija no paša rīta vakar? Bija, bet sākām strādāt tikai pa lielam 5. Pa dienu kaut kādus sīkumus, vakarā uzrāvām. Bet to viss sanāca. Par man projām? Mēs nekur neposimies. Mums nav kur pagaidām. Tur nav izlietnes, tur džeki vēl liek mēbeli. Mums nav daudz palicis, bet vienīgi rindā jāstāv. Vairāk atbraucām ekskursijā šodien. Mazo atvedām uz ekskursiju parādīt. Visu laiku redz TikTokā, bet dzīvē nav bijis. Man liekas, visi rindā stāv. Jā. Par to tehnisko arī visi cīnās. Tur es skatos, tur sadals skapis ir diezgan daudz darāmā, tāpēc mēs tur nelienam, lai viņi sataisa sadals skapi. Mēs paspēsim, mums nav daudz tur. Oskars, jums sīkumiņi palika? Jā, principā, te maz gabaliņš, šitā maz gabaliņš un tā garažas sienas. Nu šam pabeigsiet, jā? Mūsu darbu, kas saistīts ar fasādi, jā. Bet tad būs mazi papildus darbiņi, kur mēs palīdzēsim, lai var tiešām līdz rītdienai nodot māju. Kam palīdzēsiet? Palīdzēsim. Uztaisīsim tos vārtus, kas ir metāli. Tos pilksim klāt un saliksim notekas. Tādas darbiņas izdarīsim tie reizes. Jūs tās vējumos arī liksiet? Jā. Pie reizes, kamēr mēs stalžām esam, tajā galā uzliksim. Te brauksot garām uzliksim nav grūti. Viņas jau pēc izmēriem visi ir sagrieztas. Trāpīs ir tonī, ne? Trāpīs, ir. Redz, kā mēs komandā. Visi viens otram palīdz. Rekums apsīdinās, vismaz, lai redz. Svecīts, jā, romantikai. Cīņai gatavs? Katru dienu pats. Šodien vajadzēja jābūt? Vakar vajadzēja būt. Es jau tāpēc ar bērniem atbraucu, es domāju, ka nesitīs man vismaz. Jā, īstenībā labs domājiet. Apžēlosies, kur tu redzēs, ka pāter daudz. Apžēlosies, Edgars. Kābi Edgari vispār? Parasti viens liek? Parasti jā, viens. Viens taču tur, otrs kaut kas skrūvē vai ko? Šeit ir īpaši māja, šeit ir uz vienu dvieļžāvētāju 3 centimetri. Tas vienu istabu ir 5 cilvēki. Mums ir padolējām. Viens tur dvieļžāvētāju, otrs tur marķieši, trešais lokturī. Ar man tu nevari aizbraukt, ja? Nē, man ir. Neatlaiž tevi šitā vieta. Man
Iesapilmē, tur viss ir, kā tur viss. Čau. Vēl jau nefilmē, tu lītās izpērzēsim. Jā. Ieliksim virsmiņu un tādu varētu filmēt. Gala štriku. Tu vislabākais būtu rīt, un ne? Tagad jau izcīn. Jo es jau skatos sākot, un tie arī vēl nav pabeiguši. Nē, ļoti patīk vispār. Un šitā Cintijai liels cepums. Paskaties par šitā dizainu. Tā viss kopā, ka izskatās, būs ritīgi čoks. Cintija. Man liekas, gana safilmēts, ne? Tos darbiņš. Jā. Bet, zini, kas man visvairāk patīk Lancestavos, kad ir tā sākums un tas process un nobeigums. Kā izskatās. Sākumā kā bija, un tad tas nobeigums. Paskaties, saliks vēl visas lampiņas iekšā un griezes būs pabeigti un Jēzu. Jautājums, kam kāda elektrība šobrīd ir vajadzīga un uz cik ilgu laiku? Mums uz 15 minūtēm ir jāatslēdz viņa. Tagad vai klusēt uz mūžiem? Pabeigt kaut kāds iesāktos darbus. Ir jums vajadzīga elektrība? Tur ir vajadzīgs izgriezt caurumu. Tur ir vajadzīgs izgriezt caurumu. Tagad jūs to varat jau izgriezt. Super. Jā, tev nav vajadzīga. Eltiks, tev ir vajadzīga elektrība. Vienmēr. Jāsāk būs elektrība. Uz 15 minūtēm. Jums viss ir... Ok. Tā, tev viss arī uz laikinītēm, jā? Mums jāsāk. Ideāli. Bet mums viss ir bačā. Jā, pēc kaut kādām 15-20 minūtēm. Pēc 20 minūtēm. Sagatavosimies miera, visiem, ka jūs slēdzat nost uz 15 minūtēm un viss čāt. Kāpēc ir jāslēdz nost? Kāpēc jāslēdz nost? Jā, tas pārslēdzums tur. Sliedas jāsmēr. Jā, lai varētu sauli pieslēgt. Pagad pašu sauli nekļūt šeit arī? Jūs šeit gribēju pabeigt vismaz iesākt to darbu, lai kad norauj to tādā. Jā? Davai, tu visi ir informēti, tad jau viss kārtībā. Jums sanāk saliņa pabeigta jau, jā? Vai kaut kas liksies klāt? Tā laika vasās to jāpieregulē. Jāpieregulē atvilks, jāieliek turpiņa, vietā viņi ir vietā, Sani? Tā bija jāpieregulē. Kurs pabeigts, jā. Nu, jūs neviens netraucē? Lai es godīgi atbildu, visi traucē. Nav kur apgriezties, nav pieredzes tā. Tev netraucē neviens? Man ne. Es jau nestrādāju, tikai filmēju. Palīgs. Jā, ļoti gribēju atbraukt, apskatīt. Tu skatās? Ir tiktoks, jā, sportistam. Sako līdz tētiņu, protams. Dzīvē jau labāk ieraudzīt. Kodien bija tāda iespēja, par cik skolā nav jābūt. Jūs Eirodūris pieregulēt kaut ko atbraucot? Nu, atbraucam paskatīties un plus arī paskatīties, kā ir tām durvīm, kas ir pagalmā. Tur vakar uzlikām pievilcēju, tumsā jau negribējās neko skatīties, tur baigi filmēt, bet darbs esot izdarīts kvalitatīvi, tā kā aiziesim novērtēsim, pastīsimies visu čapkari. Nu, aiziem. Tas bija vienas no pirmajām durvīm. Tātad uzlikām šeit šo te pievilcēju, lai durvis automātiski varās pašas ciet. Papildus arī aizsargā to fasādes dēli, jo te ir tā, kad var redzēt nedaudz jau ir tāds nospiedumi, ka viņš saskarās. Jā. Un tāda papildus aizsardzība, lai viņi tā kā lieku reizi un pa stipru neatver, teiksim, ka tad daudz meistari strādā un tā. Vairāk arī tas, kad durvis nepaliks vaļā, jā, un arī ar vēju nevarēs atvērt vaļā līdz tej pozīcijai. Tās dēļ viņa nenobarzīsies, jā? Jā. Nu, arī lai viņš pašas aizvarās. Tāpatās var sabojāt to dēli, bet idejiski ir vairāk tā, ka viņas pašas aiztaisās ciet, jā. Nevis paliek kaut kad atvērtā pozīcijā, un ja ir vējš, tad vējš viņas, teiksim, vienu pusē izlauzīs to dēli, bet tādā veidā tad ir. Par citu teikšu tā, ka šitas darbs ir tāds beigi nepateicīgs, jo, teiksim, pats tas pievilcējs maksā samērā dārgi. Viņu uzlikt, tas ir diezgan tāds, čakarīgs darbs. Jā, kāpēc? Jā. Nu, tur viņu jāliek pēc šablona, ir pareizi jāizver, teiksim, tos caurumus, un tur ir iespēja kļūdīties, un tā, tāpēc taisam, nav problēma. Vienkārši tas, ka tas tāds nepatīkams darbs, teiksim tā. Bet viss ir ok, viss strādā. Bet kaut kādi vadi vēl liekie, vēl kaut kas. Vēl viens jautājums ir, vai ies koridorī pie griestiem vēl varētu būt potenciāli kāds atsjēdē? Noteikti būs. Noteikti būs? Nu, tas spogulis jāizdomā līdz galam, kā mēs uztaisīsim. Taisnīgi tā. Jā, tu nāc spoguli. Mēs pagaidām neesam. Jā, jo viņam vajadzēs caur griestiem izvilkt caurumiņu šitien, lai ielaist iekšā pie spoguļa. Kad atbrauks Igors ar Oļegu, cik saprot drīzumā, lai viņi skrova profilu. Jā. Viņi skrova profilu, viņam visas tās tenos. Un uz viņiem pēc tam paliek vannas. Geotekstilis nepaņēma no veikala. Geotekstilis? Man viņu sagriezis aizmirst paņemt. Labi, es braucu veikalu. Vai šito, kam balts maikas, lai dod? Bet labi, viņš ir sagriezis, nebūs jāgaida. Viņi sagriez? Viņi sagriez, viņš teica aiziet
5 minūtes, es sagriezīšu, atradīšu, nocaušu. Es vienkārši paņēmu pārējās materiāls un aizgriežu. Tas ir normāli. Vai servis jau labs, ka viņi var sagriezt? Jā. Ok, davai, es skrienu pēc ģeotekstilas, paņem līdz reprodīvas vēl iebraukšu. Oi, tā sākās labi teksti. Kā? Redzēju, būt. Vēl 2 vadiem. Augšā vēl vienam vadam. Kādam? Pienākošiem. Jūs teikt, ka tīt lampas nevarēs ieslēgt. Kaut ko jau varēs. Viņš liekas, ka kaut kā stūri parot vaļā, viņam ir ļoti grūti, vai ne? Ja viņš ir tepat augšā vienkārši uzbāzt uz tās. Zin kā, ir tā, ja mēs parojam vaļā, var gadīties, ka automs saplīst, un tad šeit griezt nav. Laudumu kādā stūri, tad mierīgi paliek vaļā. Var mēģināt. Viņam paši sākumā paprasīt, vai viņš, kad lika augšā, vai tur nebija vēl viens vecas. Tad man tāda aizdoma, ka viņš vienkārši tā nekarātos, viņš tur bija aizspraust uzliks tur. Tev tur stūri grūti atvērt, vai ne? Sākās. Atvērt jau moši viegli, bet uzlikt. Man tu parādīs bildi, varbūt, kad es pēc bildes sapratīšu. Tad, kad tu liki, tev nebija kaut kāds viens vecs augšā aizāķēts aiz tā tur, jo man liekas, te bija jābūt 2, kas atnāk. Un kādu tu vadu tur diriģēji? Tu teici, ka viņam tur ir kaut ko, viņš ieskrūvēsies, vai izurpsies kaut kur kaut kas par kaut ko to mēs runājam. Nu, viņš vienkārši atnāk uz šito pirmo lampu un cilpa aiziet uz nākošo. Iegājāt un iegājāt. Un tad jau tev bija vēl viens kaut kāds, kas gāja, bet tu taču ko tu tur diriģēji toreiz? Pa kuru vadu vajag? Viņš nāk no kārbas, atnāk uz teieni, un cilpa aiziet uz turieni. Bet ja cilpa, tad ir 2 gali ārā šeit. Pie pēdējās ir tikai viens. Tad jāizmakarē vienkārši tur tev izmakarēts ārā. Tam te arī uz Elpeķis viņš pievadīs vadu Demkeram. Mēs laik vajag viņu. Un ja tiklīdz viņš pievilk vadu, mēs varam jau kaut kā tūlīt vilkt. Vienīgais mums vajag vēl šitās te pastrinām vietas, varbūt mēs varam nomākt šitos tenos. Mums tur ir vēl uztrējā, lai zakladnāja. Jā, tieši to arī domāju. Tur ir zakladnāja, un tāpēc šitos jābūt. Un tur vēl jāizpako. Tas būs tās 2 galvenās lietas. Un principā atkal profilu kā uzskrūvēs var vilkt iekšā uz vakarā. Bet šitam mēs jau varētu tiklīdz ar vadu, mēs jau tūlītās varam vilkt ar Māri, kamēr Māris ir. Jā. Šito gabalu tieši, ja paliktu tas un 2 vannas. Jā. Un varētu ielaist Soļegu ar Igoru iekšā vannās, nu tiklīdz tas būs iespējams, lai profilu saskrūvē, un viņi arī var vilkt viņus tur. Jā, Neizskatās smags pat. Tur pēc 2 minūtēm rubīs elektrību ārā. Es vēl ko Slānais pots. Bail nav? Nē, visam jābūt. Rihards neatbrauks notestēt? Tikai pielikt. Visas tās funkcijas jūs arī slēgsiet klāt? Jā. Jā? Jā. Šis ir nav pareizi. Ir, jā. Es tev nevaru izvārst. Kā tu maks bez gaismas tā? Es uz izjūtām, ir uz aklomos, uz taustu. Gaišu tāpat paskaties. Gaisma nodesa un tāpat tās visur, viss notiek. Redzi bojā. Jau sabojāt? Da nav, brīvas pagaidām nav jānēs. Projām brauks? Nu, jābrauc ir. Meitai koncerts baznīcā, jābrauc paskatīties, kā bērni dzied. Darbs ir darbs, bet ģimene arī ir. Maks viens plosīsies, jā, sanāk? Nu, nē, laikam Jāņi būs abi no ekofona. Tad Reinis pats arī ir, kas piepalīdzēs. Jā. Atbrauks Igors ar Oļegu, viņi varēs. Tikai Mārcis iemācījās vakarā. Jā, nu paskatīsimies. Varbūt tās es pēc koncerta izdosies atgriezties apakaļ. Redzēsim, kā vakars. Ja nē, tad rītā. Rīt jau pēdējā diena. Nu, rīt jau vēl līdz 12. vakarā. Jā. Tā ir būs, tā rosība notiksies līdz pat tam pašam laikam. Vektor, čau. Čau, jau. Čau. Es to Čau. Nu, mēs esam sapakoti. Ideāli. Es par tām skrūvēm jautāšu precīzi, kur viņas stāv, ja nekas, ja? Un vienīgais, kas nav sapakots, ir, kur vēseli. Ok, super. Tu gribi redzēt savu apjomu? Nu, parādi. Parakstīt dokumentus? Jā. Tā skaitā, tur divāns ar guldsribām jau ir tur, vāra krēsli. Jā. Bāzes, Sinti izvēlējās. Kāpēc galdiņš pie divāna, pucētavai galdiņš, atpūtas krēslis, pucētavai te ir pledas pilvani lukturīši priekš divāna, paklājs pie viestabas divāna, paklājs pucētavā, rekum krēslis, mēs neņēmām no kastes ārā, lai to vieglāk ir pārvest. Jā. Tie pie ēdamistabas galda. Vai tu brauks palīgā skrūvēt? Nāksies. Jā? Ideāli, kad tu brauks? Kā tad tu bez tā galvenā, kas tur detaļas tā teikt? Labi. Vai pārbaudīt, vai to gultu nečīgi? Tad visu vērsi ciet veikalu un ledīs šeit? Nu, tā sanāk. Divāns, respektīvi Gulta. Matracis, 1,82 m. Te tev būs karkas
Gultē audums būs jāvelk virsū. Jo es tā saprotu, ka puiši arī saskrūvēs. Gleznas, dekora galvenie un galds. Un tagad es skatos, ka puiši apbraukuši ir forši pietiekami lielu transporta līdzekļu. Tas nozīmē, ka mēs pa to galdu pat neskrūvēsim, būs vieglāk ienest. Kā varēs nest un jau likt? Mēs tur, tu nevari iedomāties, kas tur tagad darās pa trasi. Es varu iedomāties, bet es negribu ļaunākais burgs tur ir galvā. Tur ir ap 30-40 cilvēkiem tajā mazā mājiņā. Joprojām? Nu jā, tagad tur riktīgi visi maudz. Kurā brīdī viņi pazudīs, lai tās mēbeles var ienest? Sāksim, piebrauksim klāt, mēbeles mašīnā stāvēs. Jau kā pirmā telpa ir gatava, tā mēs ejam iekšā viņā. Tagad būs guļamistaba pirmā gatava. Guļamistabā mēs uzreiz jau sanesam visu iekšā. Jā, guļamistabā mēs saliekam. Un tev iestā paliek pat pēdējā? Jā, tur griezt vēl jāuzliek. Kas ir? Es kaut kur tādā piedalījusies. Pagaid, tu sāksim ar to, ka tu esi pirmais, kas to vispār dara, bet tev rīt taču ir jābeidz. Jā, no 23:59. Tad ir vēl laiciņš. Vēl bišku ir, jā. Vēl bišķi ir. Galā diena pēc pusotru. Kur ir galvas. Līdz ar to es domāju, ka mēs viņam pat arī tomēr neskrūvējam. Neskrūvējam, lai mazāk, lai laika nav jātērē. Caur aizmuguri ienesīs vienkārši muki iekšā un būs labi. Ar Vektoru esam sarunājis, ka jā, viņi tur stāvēs gatavībā, gaidīs, kad ir griezti gatavi, tā mēs uzreiz skrienam iekšā. Bet tas ir cikos, ne jau tu līdzi. Šodien uzliks grieztas. Bet te jau es vēlāk piebraucu, nu jau no rīta nav ko darīt. Tu vari pastrādāt. Nu, bišķi ko var. Bet vai braukt, mums tur ir kebabi, mums tur ir forša atmosfēra. Es ticu, par to es nešābošu, tas laiku ir forša atmosfēra. Jā, mums ir tāda liela nolika. Mums ir nenormāli, mums ir pussalons atkal iznest cārā, mums jāsmontē mēbeles. Bet rekord tagad aizies šis tas projām, sāp pēc balsola, te ir tādi tukšie laukumiņi, mēs jau esam šodien nekur izlikuši. To būsim jāno Eirī dīvānu. Eirī, ko tas nozīmē? Jā, viņš izvelkās. Viņa muguriņa atvāžās. Bet jums kā parasti viss ir pa vienam eksemplāram? Nu, šis ir šaurums kaut kādā mērā. Tu vari paskatīties, pasēdēt, pabaudīt to visu, un, ja ļoti vajag, arī pārdodam to galdu izlikām. Nu, uzliec rokas ir tā, nu. Viņš ir masīvs. Spēku vajag. Brauciet ciemos pie Ievas, tas design box ieteiks. Nu, protams, viņš ir ārkārtīgi. Saskrūvēs. Saskrūvēs. Un ir viens galds ar valriekus, tāds neordinārs formas ir melnā kārtas. Šitien teimis arī tagad ir tāds kailāks. Plēsnums ir pazudusi, tās acis skaisti skatījums. Te vēl jāizdomā, ko salikt. Un tas būtu forši mums šodien to visu sadarīt. Bet tev ir jābrauc uz objektu. Bet man ir komanda. Es tā neesmu viena. Mums jau ir tā teikt palīgspēki. Mums smuki. Man baigi smuki. Es nevaru sagaidīt. Vektor. Neviens cits. Šodien jau ir tā nestandarta sestdiena, pārceltā darbdiena. Mēs kā normāli būtu visi nesuši uz aizmuguru un caur noliktavu preču izsniegšanu snieguši, bet tā kā šodien tā nestandarta darbdiena, tad mēs kā pa šajien sapakojam, lai un Gongolā tev ir kāds, kas palīdz to visu iznest un samontēt, tad mēs šī savādākā formātā. Tā, un šis būs kas? Nu, es tev sapakošu tās vāzes, lai tu tā maigāk var vest. Tik atceries, ka viņas ir pārdētas sausiem ziediem. Sausiem ziediem, tur neko liet iekšā nedrīkst. Nevajag tā, jo tas ir tas kompozīts materiāls un viņam tāpēc arī tas matējums ir tāds dabūts, ka tas ir pa piemēru šeit ar tādu kā krītu. Bet, ja tu kaut ko ļoti gribēsi ielikt, kas ir ūdenī jāliek, tad vai nu kaut kādu burciņu vai kur, piemēram, ir tāds zīmols Kopenhāgen One Element, kurš tad viņi parādīšu. Te pie jums tik tā mierīgi, tu nevar iedomāties, kas mums tur darās. Tāpēc jau tie vīriešiem pie mums patīk. Skaties, kā to risina dāņi. Tad ir Džapandī stilā vāze uztaisīta. Tas ir Džapandī? Tas ir tāds miks, kuris kanāla dizains sajaukts ar Japāņu. Tas nenozīmē Džapandī, bet tā ideja ir šitām vāzēm. Un tad viņi uztais tādus super biežus maisus, piedāvā uzreiz komplektācijā to vāzi, ieliekam ūdeni, paslēpjam, tad saliekam tur, nezinu, sākot ar hontrundzijām, beidzot ar amariļiem, vai tur, ko tu skujas arī var salikt. Un ja tu gribi savās vāzēs to pašu darīt, vienkārši atceries, ka mani burciņi. Man zin, kā es pa slinku... Pagi, tev jau gan jau kāds gribēja. Dāma? Jā. Nu, mēs abi divi tādi mākslinieki, ne? Slēgt darbos. Tad smilgas, tad nebija blakus kaut kāda vieta, kur ir smilgas? Es domāju, ka ir, jā, buļļuka. Kaut ko tā, ka viņš tur baigi negāšās un netirinās. Jā, tā nav problēma. Viss salīdīs vienā mašīnā? Salīdīs. Pārliecināt, bet Salīdīs un salīdīs. Šitien kas ir?
krāsli. 4 gabali visi viens otrā hop, salikt. Pārāk viegli. Jā. Bet jūtīgs. Ar vektoru esi strādājuši? Zin kā, mums jau tieši nesanāk. Mēs jau paši mēbeles montējam, ja vajag, un kādreiz klienti viņi vienkārši atbrauc kaut kur pakaļ vai aizved, es nezinu, tur vienam uz Daugavpili, vienam uz Liepāju, un tad viņiem kādreiz ir ērtāk pašiem to transportu organizēt. Citādi mēs paši mēbeles montējam, piedāvājam piegādi, montāžu, atkritumu utilizāciju, pilnu servisu. Vāra krēsla ir, vāzes viss tie ir. Nu, ja kas tu veikli atraus vaļā vakarā, jā, nu kas? Skrūjīts. Jā. Vai to civītis. Es domāju, ka viss labi, bet man liekas, mēs izgājām smuku caur tur visi jābūt. Ejam apstīties, ko kaņas. Viena noteikti būs pie gultas, bet es droši vien aizprintēšu tik vēl vienu. Es varam arī Rēnim pārsūtīt. Vai man pārsūtīt, mēs pāruntīšu puikām, jā. Aizējam apstīties, kā sakrāmē pieņem darbu. Ir vienmērā, ko baigi nešupojās. Bedrītēm maigās un tā. Nu, līdz šim visu, ko viņi atveda, viss bija perfekti. Tomēr salīda. Nu, elegants, pasties. Krēslas arī smuki salikt. Viņi visi ir nekur piesējuši, vispār kolosāli. Par Rīgas arī jau nepabrauks, ja nepiesējuši. Tur ir tā draudzīgi, maigi. Tā, nu labi, jau tad tiekamies objektā, jā? Jā, tā, čau. Tas bija ātri. Bija ātri, jā. Ideāli, super. Kā viņš darbojas? Jā, kā darbojas? Doma ir ļoti vienkārši. Jau ir viņš ir sistēma. Jā. Tas rokturīs liekās iekšā un ārā. Viņš ir jāizina, vienkārši, ka tu neizmetos. Jā. Nu, nedrīkst nekāds darbības ar to mašinu. Jā. Iekšā, gadījumā, ar rotācijas palīdzību tu vienkārši noliek to karogu. Vajag nomainīt, izmazgāt vai pusmestā nolaist. Šajā gadījumā šis ir svinīgs karogs Pro Help. Pro Help, jā. Jā, bet, nu, un tad, principā, visa darbība notiek ar karabīnītēm. Pieaicē noķertā, jā. Ok, super. Nu, tā uzvalds. Jā, pamēģināt. Pamēģinu. Līdz brīdim, kad jūt, ka viņš atdurās. Jā, ir. Pārvilkt, nevajag stingri neko, visu šito tur ir mājās vai kaut kā. Jā, es garāžā ielikšu. Garāžā vai kur, jā, visam pagaidām atstāšu šo, lai neprotīt. Ka principā izņemot tādu nosauktā bremzīti, viņš neslīdlē. Super. Ziemassvētku dāvana. Tas ir Latvijas. Tas, kas tev jāliek, ir svētkos un svētdienās jālaiž pusmestā. Ok, super. Vai papīri. Papīri. Es jau gan parādīju visu. Deklarācija, ideāli. Deklarācija, garantija. Super, paldies jums, vīri. Apsveicam tev ar māju. Jā. Nu, pabeigsim jau. Kebabus uzēdāt? Jā, ideāli. Kafijas pasaule. Reikur. Šitas Džeks nodrošina šeit kafiju objektā. Un buljoni tā izstāsta. Buljoni Vairāk kā kafija. Tā, kas mums te ir? Viņas tev sāls mēs atvedam. Izstāsta, kur tev tuvākais veikals pēc putām un skuvekļais. Domā, nepabeigs? Cik tev vēl palicis ir? Nu, nē, rekur, mums ir timers. Rekur, skaties. Ir 1 diena un 10 stundas. Man liekas, tev šodien jāpabeidz. Nē, rīt līdz 23:59. Nu, davai, kas tev rīt var puca. Mierīgi. Tā, tev bez indas. Bez indas. Jā, paldies, tā. Palīdziet aizmest. Davai, palīdzi. Jā, rekur, tev arī dāvana no kotiņiem. Paldies. Jā, arī bez indas. Veselīga produkcija, tepat Latgalē audzēta, ražota. Super, kotiņu malus. Jā, Latgalē ir kafijas aparāti? Jā, viss Latvijas. Jā. Op! Tā ir saules baterijas te. Nu tas trakais pods tiek līdz klāt. Jā. Sarežģīti? Nē, tikai uzgrieznīši nav komplektē. Ideāli. Tā ir nopiekš. Tā, šā istaba jau gatava? Elteks. Visa komanda. Cik jau uz fasādītes uzlīdzas apgaismojums? Viena. Ideāli. Ārā bišķi pavēs, vajag arī sasildīties. Sājas sportes. Jūs jau klāt? Kāds plāns? Strādāt. Uzlikt vairogus tev? Jā, ideāli. Vai tas vēlāk? Nu, var jau lēnām jau tajā pusē domāju, nav variantu, taisam ciet. Jā. Vairogus uzliksim tev? Jā. Pabeigsim bumbulus uzlikt. Un tad jau ar to jumtiņu. Jā. Domāsim, risinājumu. Kebabu jau pasūtījāt? Tikko, jā. Labs. Ar tukšiem vēderiem nepastrādās. Kaimiņi. Par tevi. Jā, tu nāc kebabus uzēd. Tu līdz nāku. Jā, davai, super. Paldies. Davai. Tas projekts visu laiku iet. Jā? Jā, tad tik kafija, kebabs kaut ko var tā, zini. Un viss pozitīvi, viss ciematā tāda, viss, kas tur notiek. Aha. Reikur kaimiņam arī kebabu, jā? Jā, maziņu kaut kādu ar vistiņu, pavisam maziņu. Pavisam maziņu. Maziņu kaut kā tā tikai. Pieklājības pēc. Beidzot, mēs iepazīstamies. Jā, klātienē klausies. Protams, tāds gods. Jā, paldies. Tu tik mūs reklamē kafiju dzer. Un tu pastāsti, kā tā lietā aiziet uz priekšu, ir kādi? Nu, protams, ar tavu svētību. Un ar TikToku, jā, svētību arī, jā. Nu, jā, protams. Prieks dzirdēt, klausies, tiešām. Kebaku uzsūtīs?
ir tāda... Kebakam ielūk. Tu jau... Es vēl nepasūtīju, bet jāiestiprināt šim. Jā, ir tāda lieta. Droši. Tas ir kaimiņš mans, jā. Priekš redzēju. Jā, kaimiņš baigi pašai. Mēģinu būt pozitīvs. Tieši tā. Klausies, tev netraucē šitā rosība? Nē, man ļoti patīk. Man tieši patīk. Tu sen gaidīji šitādu momentu, ka te kā uzbūvēsies māja? Zini, es nedomāju, ka tāds pasākums var eksistēt būtībā. Jā. Viņš reāli eksistē. Man pat cilvēks dzīvoja Vācijā, kurš arī tur nodarbojas ar tiktokiem, bišķī tur ar mašīnām, ar kaut kādām. Viņš saka, tas ir, Jā. Klausies, patīkam, vai ne? Prieks dzīvot uzreiz, ja, kad ir rosība. Jā. Ko, master? Gatavs? Oskari, nāc šur. Reiku pirmā cīņa. Ej jau, nācies. 3 minūtes. Cik? 3, 5. Gatavojas, nāc iesildīties. Tā ir pirmā cīņa, tu līdz būs. Tā, viss, Oskar nāc iekšā ringā. Rekur tiesnesis. Jaku Vilksnos, te ne? Nāc iekšā. Tu boksēs, jā? Jā. Štrums izņemā ārā. Nazi vai? Divreiz pa vienai makāsimies, jā. Galvenā balva no Kebab Factory 30 eiro vērtībā. Jā. Teini, var uzņemt laiku? 1 minūte boksējam, 1 brīvu, 1 boksējam. Rokas augšā. Un sargats gadsimt cīņa. Nē, šitā vēl nav gadsimt cīņa. Šitā ir iesildošā cīņa. Jā. Gādau, Džeki? Emers gādavs? Jā. Boks! Gādau, Džeki? Emers gādavs? Jā. Boks! Jā, sākam laiks. Silver, tas traks? Tas veķoļi nāk. Mūs minūtes palkas. Cik reini laiks? 10 sekundes. Tā, per lāžu. Padzerties, jā? Tu padopiet to? Tas ir 30 eiro dāvankar. Jā, 30 eiro. Pēc punktiem priekšā. Kā ir labi? Jā. Uz augstamiņa. Kā tev čiliņā? Čiliņā? Es jau domāju, es te draudzīgās cīņas kaut kādas. Līdz, ka iedo startu, tad spiedi, jā? Tā, gatavi? Otrs rauns. 30 eiro. 30 eiro. Aiziet! Davai, nerunā! 30 eiro! Nenonas kebab būdu, jā! 30 eiro, apsi cīņi! Davai! Viņam vēl pots jāskūvē. Tādā, aktīvāk. Podu plīt. Aiziet. Ir labi? Tas vēl nav Ferrucels krūve. Tā ir nāka tā. Otrais rauns bija līdzīgs, bet izšķīra visu pirmais rauns. RR santehnika, turi. Paldies. Paldies. Trausla? Ar mīlestību. Jā. Ko teici, filči? Jā, apakšā palīmēt visam. Lai pašāk, lai to grīdu neskrāpē, tev ir betona grīda viesistabā bija. Un parkets visur citur? Arī, jā. Ēšu tur vajadzēs noprecizēt, jā? Ok. Tagad viņi arī mēbeļu montieri vai viņi tikai pārvadātāji? Viņi var arī tās mēbeles samontēt. Es nezinu. Jā, jāprecizē? Jā, bet tu taču būs uz montāžu Sintī. Tas kūgēs, Nē, noteikti nē. Labi, mums tur ir daudz vīriešu uz vietas. Es domāju, kaut ko saorganizēsim. Es nevaru. Veiks to kameru visu laiku. Pilna mašīna jau gandrīz. Bet, jums mēbelēm filču apakšā būtu ko palīmēt? Tieši beidzās, es pēdējiem klientam nesen atdevu. Vajadzētu, ja? Tur jau betonu grīdu, vai ne? Visām, gan krēsliem, gan galdam, gan gultai arī galgalā. Es savus pēdējos jau izlietoju. Elteks! Kur ir Rihards? Rihards ir? RR santehnika, kur ir Rihards? Depo. Uz depo aizbrauca? Labi, tad mēs pārtraukumu taisam.
No, pastāst, ko jūs labi darat? Pārlikām bišķiņ kasti. Uz kurien? Zemē. Ne. Nu, saskaņojām vakar, bet sanāca kaut kā nesapratām viens otru. Jā. Pārlikām tagad. Starp citu, elektricis mums rozete nav uztaisījis vēl. Viņš ir gatavs cīņai, ja kas var ar viņu pamahāties. 30 eiro dāvana karte. Aleksam, kā ir? Taisu. Daudz palika? Jā. Tu var redzēt, ka ir daudz palicis. Var tīrīt, ja? Jā. Super, tad jāiztiek. Jā. Es salikšu varbūt pārncīšu citu istabu, kas ir vajadzīgās lietas, visu pārējo varēs mest ārā. Un pa parketu mēs staigājam kā? Es domāju, ka mēs varētu bakteļus atnesīšu maniem mašīnā. Un tad tikai te ar bakteļiem varēs staigāt. Labi, kas ar to mēbeli, kad viņi liekās klāt? Es uzmīšu termīnam, es domāju, ka tūlīt jau. Sintī, nespiežamies. Balts pie sienas. Nespiežot. Man likās, izlikās. Sintī, kā tev iet? Labi. Jā? Jā. Kā noskaņojums? Gatava mēbeli skrūvēt? Nē, izskatās, kad laikam vēl nē. Tūlīt jau viss jau vektors sev ir atvedis mēbeles. Mēs tūlīt atbrīvojam to telpu. Armīns tad uzliek to te. Jā, galva. Oskar, viss pēc plāna? Nav? Kāpēc? Nevar durvis taisīt. Kāpēc? Pasējušies sajūs bišķiņi, un es nevaru neko tur darīt. Ko viņi saka? Brauks metināt pārmetināt to detaļu, jo viņi jau pieskrūvē izrādās, ka viņi izlēma ārā no fasādes, kur viņi nevar paslēpt. Tas nav diezko forši. Bet brauks pārmetinās un... Šodien, ja? Cerams. Ok. Tā, Granitops. Izlietni atved. Izlietni jau ir atvest. Tā labi. Es vēl tur neesmu bijis iekšā. Viņi nav noteikti uzlikt. Tā. Stabili pamati. Mēs stāvam uz stabiliem pamatiem. Jā. Kurus Ēriks iesvētīja? Jā, bija tāda lieta. Kur tas kungs ir radījis skaistu izlietni šeit. Jā. Jezu. Nu šitas ir augstākā pilotāža. Ne? Tā ir augstākā pilotāža. Granitops. Patīk? Ļoti. Varēs lietot. Ļoti labi viss. Slēgs. Jā. Perfekti? Jā. Kā izlietnes izpildījums? Kā kebabs? Ļoti garšīgi. Liels. Kur viņi te ņemās ap to podu. Jā. Pods ir klāt. Jā. Ļoti labi. Tā, Maks, viss pēc plāna? Nē. Kas nav pēc plāna? Tāpēc atkal papildus vadi. Atkal 11 cilvēki nomoka Nabaga Edgaru no Elteksē. Viņš labi atbrauca šodien palīg, tur Džeki sakarīgi piedeva komandu iestie pa vadu. Vats pie spoguļi ir, vai ne? Vannas istabās, tur vispār mums karauls, tur ir mēbeles, tur ir podetulī, tas viss dekoratīvais. Mums vēl tur profili jāskrūvāt mēbelēm. Pēc tam jāvēl, tur daudz ārēju stūru ir, Bet kā šitien, ka tik daudz cilvēku? Tā kā skudras. Kā skudras. O tā ir straika, ne? Jā. Cik te cilvēki? 6. Un rinda vēl. Oleg! Tu arī te. Elteks. Viss labi? Jā. Awesome go. Drīz jau barosimies no saules baterijām? Jā. Cik vēl palika tev laika šeit? Grūti teikt šitādā. Laikam jā, vieta atbrīvojas stunda. Forši apstākļi? Nekādu vainu. Jā, labi, jā. Mierīgi. Vadi arī tie mazāk jau sāk palikt. Šitā kaste būs kur? Šito tu man teici, tas ir inventors, jā? Jā, un šeit ir akumulators iebīdīsies pie sienas. Super. Ļoti labi. Arvīn, no kā tu? Liksim gultas gal kopā. Tagad? Jā. Ilgi viņu laiku vajag aizņemt, uzlikt? 2-3 stundas. Nopietni? Tik ilgi? Jā, jātiek galā ar vadiem. Jā. Visi bezvadu lādētāji, visas rozetes. Bezvadu lādētājs? Arī 2. Oho. 2 būs. Ar Sintiju kaut ko esat runājuši? Nē, vispār. Par kaut kādiem izvietojumiem, jo es neko netaisīju. Neko nezinu. Jo, redzi, jums ir šitas burtiņš priekšā, tā kā augšpusē. Jā. Slēdzi lampām nebūtu, tad droši vien, ka ļoti ērti. Jāliek, varbūt redzam. Jā. Sintiju vajag atrast. Jā, es nezinu, kaut kur viņi pazuda. Jā, tad meklējam. Reinim var uzpasīt, varbūt. Vai Reinis nezinās? Es domāju, ka Sintiju. Ok, tad jāzina viņai. Teģus, esi gatavs levitējušiem pakāpieniem? Jā. Paēdi? Mēs neesam gatavi. Kāpēc? Tāpēc, ka 4 centimetri pietrūkst. Līdz kā? Līdz vajadzīga augstumam. Ideāli. Man kā sokās. Tā būtu kārtīgi pavilkt cauri, ne? Nē, tagad tikai kā tik klāt. Bet smuki izvilkās, viss ir vietā. Viņi te šodien bija cilvēki 8. Jā, mēs jau no rīta tieši plānojam šo visu un sapratām to, ka būs bišķiņi biesi, bet, izskatās, ka ne tikai biesi, bet arī karsts ir bijis, Ants, pilnīgi klikni. Ok, līdz ar ko Sango jau savu darbs nopaļo, esam trāpījuši termiņā, tāpēc mums ir jums, mīļie skatītāji, TikTok mājas skatītāji, īpaši piedāvājums. Pērciet saules paneļus, jeb kādu sistēmu pie mums un saņemiet ar kodu TikTok māja 1 kW bez maksas.
Kāds ir bez maksas kilovats? Tas ir papildus 1 kilovats bez maksas. Mēs jums viņu dāvinam. Cik kilovats maksā? Kilovats, plus mīnus 750 līdz 800 eiro atkarīgs no sistēmas tīpa. Tātad ejam uz sungo.lv mājaslapu, ņemam kontaktus. Yes. Un sazināties, un Džeki ātri forši uzstādīs. Kods TikTok māja. Un pats galvenais, ka jūs esat pozitīvi, viss ir ļoti labi. Ar lielāko prieku, ka esam šeit, lai izpalīdzētu un visu izdarītu. Labākie paneļi pilsētā. Jā, vislabākie. Visā Latvijā. O. Ne tikai Baltijā. Super. Vai es pazīstam? Kaut kur esam mums ir pazīstami. Jaunības ceļi krustējušies. Jaunības ceļi krustējušies, jā. Tā mēs te TikTok mājā tiekamies. Vecas draudzības tiek atjaunots, jā. Papildus spēki, beidzot. Sain Gobein. Būs fronte. Ir jau, čau. Mēs jau gatavi strādāt. No sākuma paēst? No sākuma parunāties. Pastrādāt. Paskatīties, ko vajag izdarīt. Ok. Mums kebab līdz 5, jā? Po Gunter. Starp citu, viņi ir izplatītāji tiem griestiem. Gunteram ļoti iepatikās griesti. No interjo, jā. Dai, atbrauc, parunāsim. Tu uz cīņu aicini viņus? Nē, uz dialogu. Dialogu. Uz rap battle. Tā, uz kurien šis iet? Galvu. Jūs tur pasāt jau ielikāt? Ielikām. Sveiciens, betons un dizains. Nu kā, viss kārtībā? Atrisinājums? Jā, aizbrauca viņi. Neapstājās. Labi, ejam iekšā. Te jau viss praktiski gatavs ir. Nokavējāt. Mēs laikā tieši. Jā. Nu, bomba. Mēs uzņēmām laiku, pa stundu viņu uzlikā. Vienu istabiņu, ja? Jā, pa stundu. Super. Tas bija vakar, viņi 4 telpas pašā vakarā uzmauca. Nu, šitā lielā telpa. Nu, šis ir izaicinājums. Izaicinājums ir Vansistabas, tāpēc, ka tur daudz profiliņu, viss kaut kas jau mēbeles saliktas iekšā. Tā, ko tu tur esi pieķivinājis klāt? Fotoelements. Drošībai. Ideāli. Nu, ko saka par tā audumu griestiem? Īstenībā riktīgi krūt. Es jau redzēju 2 telpās, kur uzlikta bomba. Laba stēla, ne? Ļoti labi izstāst. Un īstenībā tik ātri un pa lielam, ja man jāizvēlas tagad būtu, piemēram, tā ir Riģipša griesta vai šitāda, es laikam noteikti šitāda gribētu. Protams. Vienīgais Baltijā meistars Denmarks, kurš māk uztaisīt. Nav jau tā, nav, ir jau meistari labi. Un... Tu jau vienu jau apmācīji, jau 2 ir. Saki, jā, vienīgais. Es jau labprāt dalos ar zināšanām vienmēr, un ja kāds kādreiz kaut ko pats tur mēģina vai ko, vai jau arī uzrakstīt, uzzvanīt, es jau nespokojās, ja teiksim, vajag meistara klasi kaut kur norganizēt, varam arī to. Ja cik stundā maksā meistara klasi? Tur kā sarunās, teiksim, bet, tas jau vairāk for fun. Un mani savulaik apmācīja arī meistari, jā, kas man daudz palīdzējuši, tad es ar tā patās, teiksim, arī ko labprāt pamācu, pastāstu. Un es labprāt arī pamācos, ja kāds varētu mani pamācīt, es būtu tikai priecīgs. Tev komentāros, tur es domāju, pamācīs. Griesti nevar likt, jā, tur peles būs, tur šampi šaut nevar, ko tur vēl nevar darīt. Ja rekuperācija, tad mājās vēl griestas nevarētu. Da kāds sakars? Nu, pasakiet man, kāds sakars rekuperācija? Rekur viņi ir tajā istabā, kur jau ir rekuperātors virsū sēnītē virsū. Nu, ko tur nevar likt? Ja tev nav noblietēts, ja tev ir kaut kur nav izolācija, tev tur vējš vilko, nu jā, tad arī griezti varētu, jā, vibrēt. Bet ja tu esi labi būvējis māja, tev viss ir nopakots, nu, come on. Labi, apetīti. Paldies. Tā, te jau arī salika lampu. Pats arī liku. Čau, Armīn, arī tu. Čau. Tu šito pieliki? Viss. Tu elektris? Nu, kaut kas jāsprūz no tām lampām. Ideāli. Šiten ir, un es redzēju, tur arī bija salikts, jā? Jep. Kas veikalā tu sē? Kolēģi, Elzbieta. Bet jūs arī tādu pakalpojumu piedāvājat uzlikt? Nu, mums ir elektriķi, kurus mēs piedāvājam sadarbības nolūkos. Viņi atbrauc pieliek kā pakalpojumus paši, mēs tā parētam, tavā gadījumā. Jā. Par cik atbrauc, lai nav tikai gudri jāsteigā un jārunā, tad kaut ko arī pieliek, lai darbi ātrāk iet uz priekšu. Šitā? Tad interesanti, Tik viņi ieslēgt, viņi būs interesantāki. Jā, kāds efekts paši viņai ir? Nu, atceries toreiz tā, ko salonā skatījāmies. Neatceros. Tāda tā kā zirnekļu tīkla, nē, bet saucās viņš zīd kaut kas zīds. Jā, bet šitā tik zemu? Nē, to pieregulēs pēc vajadzības, bet tā ideja ir tāda, ka viņa ir salīdzinoši zema, lai viņi izgaismo to naktskapīšu daļu. Jā. Bet mums ir iespēja viņu pavērt uz augšu pēc, tad, kad atvedīs to gultu, es sapratu, ka tulti arī viņi liks kopā, tad arī pieregulēs kā vajag. Super. Riktīgā mačilo mums sākas, kur pēc 8. Šodien, ja? Es domāju, ka jā. Varbūt vēl Māris piebrauks atpakaļ. Kur Igors ar Oļegu tagad mums ļoti palīdz ar tiem profiliem. No te viņi pabeiguši, te mēs gaidām Joko tikai vēl vienu kabeli. Šitam te mēs jau steigam pakaļ elektriķim, Rēnim ar dakšām dibenā, bet dur, davai. Bet viss ļoti labi. Paskaties, reku vēl viens speciālis savu. Jā, vēl viens apmācīs. Jā, svaigi mācīs. Būs ko viņiem padarīt? Es domāju, ka tagad sāksies pie lielā noteikti, jā, tagad vēl mūs tāda minstināšanās, bet tagad te bišķiņi viss nosvīdīs, tad arī Jānis varēs pastrādāt. Es varu viņu tagad iedot viņam nomainīt mani. Sāja sportes jau visi ir aiztaisījuši šito cietu. Sājas ir visi jau izdarījis. Visi ir salikti, mēs jau uz rogu varam vākt mūsu, jā?
Pēc idejas, jā. Varbūt nost, jā. Ideāli. Viņš ka betons dizains jāizaisa. Betona dizaini, jā? Uz Mahača ar kuru? Ar Turiku. Rinalds ar Arturu. Man nav laika. Man jābrauc mājās. Tūlīt Elteks ar R santehniku Mahas. Oi, tā būs gan lielākā cīņa. Tu pa ko fano par Elteksu vai? Es domāju, ka Elteks paņems to uzvaru, jā. Viņš tāds atletiskāks. Tā, Elteks, nu esi gatavs? Laikam, jā. Jā, kā makāsies? Jā, nāc saprīsīs. Cepuri? Cepuri atstāšu laikam. Pagaid. Richard, gatavs? Brīlēs? Nē, brīlis vilksim. Bez brīlis? Augsti taču, nu. Pēc tam novilksim visu, ko vajag. Elteks, nāc šurp! Pagad, tā ir R santehnika, Elteks no sākuma. Elteks, nāc iekšā. Vakara galvenā cīņa. Un mēs to uztaisam apvisiem visiem. Mēs iekšā esam sākam TikTok beidz. Būrī nāk iekšā Elteks. Davai uzvalk. Vakara cīņa. RR santehnika. Tātad cīnīsies pa galveno balvu. 30 eiro dāvanu karte no Kebab Factory. Un varēs izbraukt ar drifta mašīnu blakus Edgaram. Sitam, jā. Sitam. Nežēlojam. Tātad 2 raundi pa minūtē, jā? Per labi. Tātad kuram ir taisnība? RR santehnikai vai Elteksam? Pirmās sezonas galvenā cīņa. Boks! Atrast, cik daudz cilvēku sanāk. Davai, visi gatavi! Tā, Reini, tu uzņem laiku. Gatavi! Uzmanību, gatavību! Sāk! Aiziet, ātrāk! Kuram izslēgt gaisu? Vai atslēgt siltumu? Atslēgt siltumu! Jāsit! 6 sekundes. Viss stop! Nu kā? Mums visu labi! Nu kā? Spēcīgi! Tātad galvenā balva Kebab Factory. Cīņa par kebabiem. Smags pretinieks. Smags.